Sveicināts kanālā Ukulele Rīga. Šodien es tev gribu parādīt vienu triku, ko tu nekur citur neredzēsi. Spēlē C akordu ar trešo pirkstu. 1, 2, 3. Un tas iemesls ir tāds, ka tā ir vieglāk pāriet uz F akordu. Tā ir F, un tad ātri pāriet uz C. Ir daudz vieglāk, ja spēlēt trešo pirkstu. Bet, ja nu mēs spēlētu pie C ar pirmo pirkstu un uzliktu vēl vienu pirkstu šeit, tad sanāk C5. Tas saucās C5, jo tur ir pievienot 5. skaņa. Rekur. 5. skaņa. Un viņas abas kopā. Un tā skan parastais. Un tad, kas notiek, ja spēlē ar to pirmo pirkstu? Var pa lielam izmantot šo pirkstu šīm divām stīgām. Īkšķi liec te pa vidu un aizmugurē. Tā būs vieglāk. Es varu spēlēt šo un pielikt šo pirkstu, trešo pirkstu uz 5. freta. Un uz otrās stīgas. Un kas notiek, ja spēlē pa vienai stīgai, tad to pirkstu var ātri tikai mainīt. Var pievienot savai mīļākajai dziesmai, vai ja spēlē divatā, tad kāds var spēlēt akordus, un kāds var spēlēt šo. Un tas viens no paņēmieniem, kas ļoti smuki skan kopā. Bēdu manu lielu, es par bēdu nebēdā, bēdu manu lielu, es par bēdu nebēdā, ramtai, 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 un tā tu vari iemācīties pa vienam šādam mazam paņēmienam un papildināt savu valodas klāstu spēlējot ukuleli. Jo spēlēt mūzikas instrumentu, manuprāt, ir līdzīgi tā kā runāšanai. Mēs iemācāmies dažādus veidus, kā spēlēt, un dažādus paņēmienus, un dažādas mazas frāzītes, un to visu saliekot kopā, var izveidot vārdus un izveidot stāstu, muzikālu stāstu. Lai tev superīga diena! Šī ir ļoti interesanta ukulele ar to, ka tai ir soprāna izmēra ukuleles korpus un koncerta ukuleles kakls. Tas nozīmē, ka tu dabū soprāna izmēra ukuleles skaņu ar garāku kaklu, kuru ir vieglāk spēlēt ar lielākiem pirkstiem.